Zvēri būt uzticīgs Latvijas Republikai. Pildīt Latvijas Republikas satversmi. Mēs gribētu Rīgas pašvaldības policijas vārdā pasniegt šo ziedojumu brāļu kapiem. Un tā kā mēs ikdienā arī strādājam salīdzinoši militarizētā vienībā, tāpēc arī atceroties mūsu brīvības cīņu, karavīru slavu un godu, es domāju, ka šis pasākums varētu kļūt par regulāru Rīgas pašvaldības policijas pasākumu, kad vai nu talkās, vai nu kādu dienas ziedojumiem mēs varētu katru gadu atbalstīt jūs, lai mūsu brāļu kapi būtu arvien apkopāki un jaukāki. Apsveicu visus policijas darbiniekus policijas dienā. Un šajā laikā gribētos atskatīties mūsu ilgajā, garajā darbā. Pēdējos 10 gados mēs esam daudz attīstījušies, daudz panākuši. No 600 policijas darbiniekiem izauguši līdz 1000. Esam apgūjuši jaunākās tehnoloģijas. Tagad mums ir video centrs, GPS sistēmas uz automašīnām, jaunie sakarlīdzekļi. Un, protams, pats galvenais, kas ir policijas darbinieks. Viņš ir audzis, mācījies, izglītojies, un kā tagad jau daudzi kolēģi, viesi, rīdzinieki saka, mēs esam izauguši par vērā ņemamu spēku, par reālu Rīgas seju, kur redzot staltos pašvaldības policijas darbiniekus, jebkuri viesi, iedzīvotāji jūtās droši Rīgā. Un tāpēc gribētu novēlēt šajās dienās arī tālāk nest augstu paceltu galvu šo Rīgas pašvaldības policijas karogu un mācīties, attīstīties, lai Rīgas pašvaldības policija būtu viena no labākajām pašvaldības policijām Eiropā.